Profesionālie lauksaimnieki, svarīga ziņa jums. Mums ir 2 labi jaunumi. Pirmais labais jaunums – Sivanto Energy sistēmas iedarbības insekticīds jau Latvijā ir reģistrēts. Jaunais produkts satur 2 darbīgās vielas, pilnīgi jaunu sistēmas iedarbības ar jaunu iedarbības veidu flupyridifuronu un kontaktiedarbības darbīgo vielu deltametrīnu. Sivanto Energy ir reģistrēts ziemas un vasaras rapsī, ziemas un vasaras kviešos, kukurūzā, kā arī vēl citos kultūraugos. Galvenā lietošanas deva ir 0,75 litru uz hektāra, un lietošanas laiki gan ir atkarīgi no katra kultūrauga. Par tehniskajām lietām aicināšu jūs iepazīties no marķējuma. Ieteikumi Sivanto Energy lietošanā. Ja jums ir jāizvēlās ūdens daudzums, tad šajā gadījumā būs vietā teiciens labāk vairāk nekā mazāk. Ieteiktu netaupiet. Ūdens daudzums būs atkarīgs no kultūrauga attīstības stadijas un no biomasas daudzuma. Un vēl viena būtiska un ļoti svarīga lieta. Sivanto Energy, tāpatās kā visi mūsu produkti Bayerā, ir oriģinālie produkti ar oriģinālu formulāciju. Līdz ar to arī Sivanto Energy nav nepieciešami papildus nedz produkti, lai paskābinātu ūdeni vai arī lai mīkstinātu ūdeni. Visas šīs funkcijas jau ir iekļautas mūsu oriģinālajā formulācijā. Ja jums ir jautājumi par Sivanto Energy, noteikti zvaniet Bayer agronomiem vai arī jautājiet tirgotāju agronomiem. Ar mūsu jauno insekticīdu Sivanto Energy mēs atrisināsim daļu no problēmām, piemēram, rapšos. Un tagad seko nākošais jautājums. Kad uzsākt efektīvu kaitēkļu ierobežošanu? Un to es jautāšu Kristapam. Un šeit mums ir otrs jaunums. Šodien esam atklājuši mūsu interneta veikalu agrocloud.bayer.com, kurā varat iegādāties Magic Trap, kas ir digitālais kukaiņu ķeramtrauks. Tā galvenā atšķirība no parastā zeltainā ķeramtrauka ir tā, ka Magic Trap var savienot ar jūsu mobilo telefonu, kur tad arī saņemsiet aktuālu informāciju no lauka par kukaiņu invāziju. Tas savukārt palīdzēs pieņemt lēmumu par kaitēkļu ierobežošanu īstajā laikā, neatkarīgi no vietas, kur jūs atrodaties. Šis ķeramtrauks pats ievilina, atpazīst, saskaita kukaiņus un aktuālu informāciju nosūta uz jūsu telefonu Magic Scout aplikāciju. Ja rodas jautājumi par iegādāšanos, uzstādīšanu vai lietošanu, sazināties ar mums, būsim priecīgi palīdzēt. Šobrīd mēs atrodamies uz mūsu ziemas rapša dēmā lauka, kurā rudenī tika iesēdas 17 ziemas rapšu šķirnes. Visas no tām šajā pavasarī lieliski pārziemojušas, un mēs jau esam par vienu soli tuvāk tam, lai tiešām pārliecinātos par šo šķirņu īpašībām un potenciālu. Un, lai sasniegtu šo potenciālu, agronoms plāno turpmākos darbus. Pirmā slāpekļa papildmēslošana šajā laukā jau ir veikta. Nākamais darbs, ko mēs plānojam, kad rapsim sāks pagarināties stublais, mēs veiksim tā regulēšanu. Šogad plānojam izmantot augu augšanas regulātoru ar fungicīdu īpašībām Tilmor, ņemot vērā silto rudeni un salīdzinoši silto ziemu. Jo klimats mainās un laikapstākļi paliek siltāki, kas nozīmē, ka labvēlīgi apstākļi ir ne tikai rapšu augšanai un attīstībai, bet arī slimībām. Savukārt, rapšu laukos, kur nepieciešams budžeta klases risinājums, ir piemērots augu augšanas regulātors oriģināla produkts Folicur. Un šajā situācijā, kur nav labi nokontrolēti sārņaugi, mēs lietosim Targa Super, kas palīdzēs ierobežot sārņaugus, kā arī būsim droši, ka lauki būs tīri no rudzas milgas, ložņu vārpatas un peļastīšu lapsastes. Sezona jau ir sākusies. Sekojiet līdzi rubrikai Agronoms plāno. Lai labvēlīgi laikapstākļi, lai veiksmīgas situācijas un tiekamies uz tīrumu.